Šodien mazliet paskatīsimies par iekšdurvīm. Katalogs, kas arī ir pieejams no rūpnīcas puses, ar tādu vispārēju ieskatu tajā, kam vajadzētu sākotnēji pievērst uzmanību. Nu tad tā, iekšdurvis. Šis gan vairāk varbūt ir attiecināms uz tādu kā publisko sektoru, ne tik daudz kā uz privāto, bet šis tas arī privātajiem var noderēt. Tātad ir varianti ar durvīm. Šis tad ir tas augstais variants, viņš nav paredzēts nekādā gadījumā izmantot kā ārsienās, jā, lai būtu kaut kāds siltums. Protams, ja tā ir kaut kāda garāža, var mēģināt, jā, bet tas nav to durvju pamata uzdevums. Jā. Tātad šīs ir vairāk kā veitveri, starpsienas un tam līdzīgi. Jā. Tātad uz kāpņu telpām viss kaut kas tāds. Līdzīgi kā arī ārdurvju katalogā, te ir kombinācijas ar iespējamiem profiliem, tāpat tās pirkstu aizsardzība, papildus nāk varbūt jau tā kā pendeļu durvīm risinājumi. Ko vēl tā kā gribētu vērst uzmanību, ja? Kad, lai nav tā, ka tikai viņu kaut kādās publiskās ēkās var lietot, tad ir iespēja, kā šeit var, teiksim, šajā gadījumā labi redzēt, dažādas variantus ar stikla līstēm. Tas piedod tādu kā unikālāku izskatu konstrukcijai, ja? Un ar atbilstošas krāsas un furnitūras, kā arī iespējams pat stiklojuma izvēli, var jau diezgan interesantus risinājumus dabūt. Esam starp citu taisījuši starpsienas arī ar šādām stikla līstēm, ar ļoti smalku rūtojumu, izskatās interesanti. Šeit var arī redzēt to, kā būtu pareizi jārēķina tīrais atvērums durvīm, kas ir ļoti svarīgi. Jo īpaši, ja viņas ir kaut kādos evakuācijas ceļos un bieži vien it sevišķi publiskajās telpās tas ir aktuāli. Īsts ieskats, daži risinājumi, kā viņus nostiprināt. Tur arī, protams, ir jautājums par to, kāda ir aile. Iekštelpās pārsvarā tas tomēr ir kaut kāds ģipskartona karkas, bet tās var būt arī kaut kāds gāzbetona sienas un tam līdzīgi. Tad te attiecīgi tiek piemeklēts labākais risinājums. Jebkurā gadījumā to stiprināšanas veidu vajag arī iepriekš atrunāt konkrēti, jo, ja teiksim, tas pats ir tas ģipskartona karkas, tad tur būtu ļoti vēlams ielikt kaut kādu dēli vai brusu aiz ģipskartona, lai ir pie kā stiprināties. Bet tas viss jau jārunā individuāli. Tad ir arī tāda viena tā kā niknāka, jaudīgāka iekšdurvju sistēma, ja, kas ir bāzēta arī uz tās 50. sistēmas, tikai viņai ir pastiprinātie profili, kas ir jau intensīvas lietošanas durvīm vajadzīgi. Ja. Tas gluži vairs nav privāto jautājums, tas ir tiešām jau publiskajām ēkām. Viņām arī var nelielas, kā saka, pirmās pakāpes zemo ugunsdrošību dabūt, ja, un dūma aizsardzības, bet tās īsti vēl nav ugunsdrošās durvis, par tām būs cits stāsts vēl atsevišķi. Ja. Tā kā viss tās pašas kombinācijas, dažas, tā teikt, ar profiliem, ko var dabūt ar sliekšņiem, attiecīgi arī visas tās blīvuma pakāpes, ja kaut kāda skaņas izolācija vajag un tam līdzīgi, ja, tad tas viss ir jāskatās jau kontekstā no tā, kas konkrēti interesē un ir nepieciešams. Ja. Tā, šis bija īsts ieskats iekšdurvju katalogā, ko piedāvā rūpnīca. Jā. Tur, protams, nav viss, bet, ja ir kaut kādi konkrēti jautājumi, tad ar tiem pat taisnā var pie mums vērsties, kā arī to katalogu var redzēt mūsu mājaslapā un arī tur viņu lejupielādēt.